Esiet sveicināti, dārgie amerikāņu futbola draugi un visi sporta draugi, kas seko šim brīnišķīgajam sporta veidam. Noslēdzošā epizode 2025. un 2026. gada sezonā. Un, protams, ka noslēdzošā epizode būs veltīta Super Bowl izcīņai un arī tam, kā komandas līdz tām ir tikušas. Čau, Jāni! Čau, Nik, jā, tieši tā par Super Bowl runāsim. Šī sezona, kā iesākās karuselis, tā arī pabeidzās. Es teiktu, manas prognozes un rezultāts finišā, ko mēs aplūkosim, arī ļoti labi simbolizē šo sezonu un tās neparedzamību. Jā, tieši Skatāmies. tā, aiziet. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zib izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Nu ko, noslēdzošā epizode. Es ceru, ka visi jau no pirmās sezonas noteikti ir fani, kas turējušies kopā ar mums, un vēl viena sezona jau pavisam drīz tiks finišēta. Un šodien pēdējās epizodes, šīs sezonas pēdējās epizodes ietvaros, mēs aplūkosim visu, kas saistās ar gaidāmo Super Bowl. Jūs TV ekrānos tāds ļoti rozīgs, tāds sievišķīgs, bet tāds, ar tādām spožām krāsām. Un San Francisco Viņš šogad notiek Super Bowls. Tikušas divas komandas, kuras varam redzēt uz logo. Tas ir Seahawks un Patriots. Un tas, kā viņi ir tikuši, to mēs runāsim. Bet jā, spēle ir naktī uz pirmdienu, kā vienmēr 1:30 naktī. Labs laiks, un uzreiz, kamēr zinot to, kāda ir tendence skatītājiem, ka reizēm, visu epizodu var nenoskatīties, uzreiz sākumā jāpasaka, ka man daudzi rakstīja, tev rakstīja, kas notiks, vai skatīsies kāds Latvijā kaut kur publiski Super Bowl, tad uzreiz saku, ka jā, būs arī ierastais jau tradicionālais watch partijas, teiksim tā, vieta būs El Mercado meksikāņu restorāns, un attiecīgi, lai tur tiktu iekšā, ir no nosacījumi, bet katrā ziņā rakstiet man vai Jānim. Jums noteikti ir mūsu privātie kontakti, vai Instagrams vislabāk, un mēs sataisam sarakstu ar gājējiem, tāpat kā citus gadus, un tad attiecīgi entry maksa ir 20 eiro, un tiekamies jau laicīgi, kur atzīmēsim, izrunāsim sezonu, tur būs kā ierasts foršas prognozes vietas, kur varēs visu kaut ko laimēt, būs gardi dzērieni, gardas uzkodas, tā kā, ja jums ir interese kopīgi skatīties ar citiem amerikāņu futbola dombiedriem Super Bowlu, tad rakstiet man vai Jānim, man vislabāk uz Instagram, ja mums ir mans telefona numurs, arī WhatsAppā rakstiet, Messengeris reizēm aiziet kaut kur gar degunu. Tā kā rakstiet man Instagramā vai Jānim rakstiet kādā no sociālajām platformām un veidosim sarakstu un attiecīgi kopā noskatīsimies šo brīnišķīgo spēli. Tieši tā, man liekas smieklīgi, ka mēs par to arī tālāk runāsim, bet šogad lielākais skandāls ir par to, ka meksikāņu dziedātājs taisa Super Bowl šovu un tagad mums ir Jā, mēs tieši meksikāņu restorānā skaisamies. Trumpam mēs nepatīk. Bet jā, tātad spēle 1:30 naktī uz pirmdienu. Un jāsaka, ka tad, kad pirmo reizi uzzinājām, kāds būs Super Bowls, kas spēlēs Seahawks pret Patriotiem, tad pirmais, kas atnāca visiem prātā, NFL faniem 2015. gada Super Bowl beigas. Tieši šīs pašas komandas spēlē bija Braidijs, bija Russells Wilsons, un šīs beigas ir vienas no katastrofālākajām, ko es vispār esmu redzējis. Šeit Seahawks ir bumba pēdējās sekundēs jāgūst touchdowns, un viņiem aizmugurē ir Maršals Linčs, kas vienkārši iznīcinātājs skrējies, bet viņi izdomā dot pilnīgi muļķīgu piespēli, un bumba tiek pārtverta pēdējās sekundēs, lai līdz ar to arī zaudē. Šeit viens pareizāks lēmums. Un viens no Braidija tituliem šādi atnāca. Jā, un viens labāks lēmums un viss. Un es skatījos pēc tam interviju ar šo skrējēju, kuram bumbu neiedeva. Viņš teica, viņš esot aizgājis pēc spēles, vienkārši smējies sejā savam trenerim un teicis, ka viņš taču teica. Un, tur bija ļoti liels skandāls. Bet šī komanda ir atpakaļ, lai izraikinātos, lai dotu parādus jaunu Anglijas patriotiem vai atdos to mēs skatīsimies. Bet katrā ziņā komandas, kas, manuprāt, pirms sezonas noteikti negaidīja tikušas līdz Super Bowlam, jo pēc bookmakeru prognozēm pirms sezonas tas bija absolūti negaidījis fināls. Vienai komandai 60, vienai 80 bija. Kosmos, vai ne? Iedomājies, ja šās salikti kopā dalībnieki. Man šķiet, ka mums tālāk arī par to būs, bet šis laikam ir pirmais Super Bowls, kad tajā piedalās komandas, kuras pagājušajā gadā nav bijušas pat playoffos. Tā kā, es nezinu, cik tas bieži iziet. Bet runājot par sazvērestības teorijām, mums režisors lika sameklēt, tāpēc mēs atradām. Šī ir viena no teorijām, ko visi tagad liek priekšā. Šo bildi NFL vienmēr taisa sezonas sākumā. Pirms spēlēm uztais tādu foršu dizainu, un ka visi iet pēc tā Super Bowl.
Un ko mēs redzam pašā priekšā, ko varbūt grūtāk redzēt, jo spēlētāji ir mazi. Tur tieši stāv Dreiks Mejs un Sems Dārnolds, kas ir Seahawks un Patriots quarterback. Ja? Nu, tad liekas, Zini kā, te tiešām var savilkt to sazvērstības teoriju. Un tepat nav visi quarterbacki, ir tā kā komanda līderi, redzam, Barklīs pašā priekšā. Bet jā, nu, divi no tādiem, kuru prognozes ir vismazākās, ir pašā priekšā. Nu, saziņa, bet... Tas smieklīgi arī tas, ka Mahomes ir uzlikts visai tuvu, un arī viņš arī bija fatāli izslēgšanas spēlē. Jā, Burrows, Jacksons, reku visi Allens, visi tādi, kas tur ļoti švaki. Tā kā kaut ko te var savilkt kopā. Bet ātri ielūkojoties tad par ceļu, kā tik uz play-offiem, Nikt varētu pakomentēt savu zaru, kā tev. Savs zars, ejam, Steelers izgāzās, Jaguars izgāzās, un ko es vēl tur liku? Nē, Patriots garas likam liku 2. kārtā. Man liekas, tos es vienīgos no tā visa bara ieliku kā 2. kārtā esošas, bet pārējais viss man tur izšķīda. Un 2. pusē es ticēju Pakeriem, ja nemaldos, jā. Es ticēju, labi, Rams jau bija iekšā, es ticēju Ērgļiem, tur arī cauri. Un es ticēju, labi, Rams es dabūju tālāk. Jā, nu Rams aizgāja tālāk, jā. Nu, un es biju plānojis, ka Eagles izslēgs Seahawkus, tā kā man tur viss, šogad mans zars, par ko pieskarsimies, bija absolūti pilnīgi neprecīzi, bet, kopumā mana zara neprecizitāte raksturo arī manu visu sezonu, kā esmu prognozējis. Tā kā šī absolūti ir, tā, zini, kā sportā parasti saka, ņemiet ārā vienu sliktāko rezultātu no visām sezonām, kopš mēs filmējam šīs epizodes, ņemiet šo sezonu ārā. Izdzēsīsim no YouTube. No YouTube es uzrakstīšu petīciju, lai dzēš ārā. Jā, nu man diezgan labi viss sagāja šī spēle, kas bija AFC fināls Broncos pret Patriots. Mēs viņu arī apskatīsimies, bet tur bija vienīgā tā, kas man nesagāja, un tāpēc man ir nav Denvera Superbolā, bet ir Patrioti. Bet jāsaka, ka, lai vai kā skatītāji sūdzās par komandām, par vārdiem kā tādiem, bet jāsaka, ka šīs ir divas stiprākās komandas no abām konferencēm. Jā, un galu galā, diemžēl paliks, teiksim tā, šis neatbildētais jautājums, kā būtu, ja nebūtu Broncos galvenais quarterbacks notraumējies. Jā. Tad varbūt arī tava prognoze līdz Superbolam aizietu vispār kā smērēt, jo arī bez viņa tā komanda nospēlē ļoti atzīstami šo mēs varam finālu. Paskatīties tieši šo spēli, ko tu minēji. Nu, šādi viņa beidzās. 4. puslaiks jau bija, 4. periods jau bija vienkārši viss sniegā, un godīgi sakot, to spēli skatoties, dažreiz tu pat neredz, kur ir tā bumba, tikai skaties atkārtojumu, lai saprast, vai tiešām viņi ir noķerti vai kā. Un rezultāts tāds arī ir 10-7 un pilnīgi nebaudām spēle šeit. Es teiktu vispār, kopš seku amerikāņu futbolu viens no raņķīgākajiem konferences fināliem, kas redzēts. Bet jāmāk tāds saturiski, zini, tāds mazrezultīvs sliktos laikapstākļos un intriga it kā bija visu laiku, bet Patriots jau kopumā jau kontrolēja to spēli. Kontrolēja. Broncos sākumā izvirzījās vadībā, un te var augšā redzēt, kā spēle sākās. Bija diezgan labs laiks, un tā spēle likās varētu arī ieskrieties, jo īpaši, kad Broncos izvirzījās vadībā. Un trešdaļā sākās. 3. ceturtajā sākās sniedziņš, un tad jau tālāk mēs esam... Es vispār paskatījos no šīs spēles, es aizmigu, atzīšos, šīs spēles laikā, un līdz rītam nogulēju, tā arī Saldini izgulēs mums pirms darba nedēļas. Es domāju, ka tu paskatījies rezultātu un nenožēloji ne sekundi. Es skatījos no pirmās minūtes, un es skatos, tas laik toksiski notiek, nav tie punkti nenāk. Gadās. Nē, tā ir, protams. Nevar salīdzināt ar nākamo spēli, kas bija Seahawks pret Rams konferences fināls. Un šī bija 3. spēle šīm komandām, un 3. izcīlās rezultāts. Viņiem bija 38 pret 37, un vēl kaut kāds ļoti līdzīgs šā visu laiku bija punkts punktā. Un šeit mēs highlights baigi parādīt nevaram, jo visa spēle bija viens liels highlights. Bet jā, Seahawks parādīja, ko var. Viņu aizsardzība ir vienkārši lieliska. Rams gan beigās centās izvilkt, bet diametrāli pretējas spēles, un ja no šīs miega perspektīvas mēs aplūkojam, tad šo spēli vajadzēja likt kā agrāk, ko tur es te aizliktu, un varbūt sagadīt otru tās laikā. Es varētu vierīgi aizlikt nakts vidū, jau nebūtu kāda pārmetama, kas jau regulēs. Cik nav bijis šādi, kad mēs pēc spēlēm varētu pateikt, ka šai vajadzēja, bet, protams, tas ir. Un jā, kā jau mēs minējām sākumā, tad uz šo Superbolu, uz šādu Superbolu Seahawks koeficients pirms sezonas bija 61 un Patriots 81, kas, ja jūs esat uzlīdis kaut vai mazliet uz katru komandu, 10 eiro, viss jums ir vairāk 100,400 eiro. Vismaz, jā, ja Patriots vinnēs, tad jums būs 800 un jā, ir super, bet skatoties pašreizējās likmes, ko domā PAFBet bookmakeri, tad Seahawks ir izteikti favorīti, jāsaka, -4,5 punktu viņiem dod. Grūti nokomentēt, vai tas ir tik ļoti dzīvē vai ne. Man šķiet, ka mazliet par daudz ir ņemta vērā tieši iepriekšējā spēle pret Broncos, kur tiešām viņi neko nevarēja parādīt. Bet
tagad spēle būs San Francisco, būtu labam laikam. Neklausot, protams, šo manu padomu, bet es personīgi izmantošu patriotus, jo Superbols un nefavorīti ir tādā ziņā vienmēr pievilcīgi. Es vienmēr lielajās spēlēs izlasu nefavorītus. Tu domā uz handikapu vai tieši tīri? Es domāju, ka es vispār paņemšu mīnus handikapu uz patriotiem. Jā. Lai Mīnus? kaut kāds trīnīts aiziet, jā. Nu labi. Es tā domāju. Zini, Jā. jāriskē, jo man tie 1-4 šādos lielos finālos nepatīk. Tie ir tādi ļoti provokatīvi, it kā liekas vieglā nauda, bet skaidrs, ka bieži var iziet. Bet Jā. es palikšu pie, kā saka, tāda nekonservatīvas prognozes, kā jau visu sezonu. Jā, bet tieši tas, kas man patīk mūsu lielajā draugā Pafbetā, es iegāju paskatīties uz šo spēli, jau ir Daudz pieejams piedāvājums, jā. 1210 likmes, tas ir kosmos. Nu, tu atver un tur augšā mēs varam redzēt visu kaut kādas... Specials, tur ir šīs pakas saucamās var izveidot, tāpat arī individuālās prognozes, spēlētāju uzbrukums, spēlētāju izspēles ar kāju. Visu kaut ko tur var dabūt. Katrs var izvēlēties tiešām tā, tiešām plašs piedāvājums, un tas ir brīnišķīgi. Jā. Tā kā to mēs noteikti izmantosim, nākot tuvāk pašai spēlei. Šobrīd gribās arī kaut ko mazliet iemest humoram, un tas ir neviens cits kā Gino Smits, šis Stambagu spēlētājs. Pagājušajā gadā spēlēja Seahawks komandā, un šogad aizgāja uz Raiders komandu. Labi nosacījumi, viss bija pats vienojās, viss ok. Un tā statistika ir graujoša, ka komanda, no kuras viņš aizgāja, ir spēlējis Superbolā, savukārt komanda, uz kuru viņš aizgāja, ir pirmais draftpicks, kas nozīmē, ka viņa ir sliktākā šo sezonu. Patīk arī, ka es tagad šajā bildē goated. Viņš ir iekalts vēsturē, tas ir lielākais tāds fails, man liekas, kas ir noticis. Bet, dažreiz gadās arī tā, katru sezonu mēs kaut ko līdzīgu varam redzēt. Jā. Un šeit mums ir statistika, kas arī ļoti interesanta par to, cik katras konferences komanda ir vinnējusi Superbols. Un pasties, Nik, ja uzvarēs Patrioti, būs neizšķirts. Un, nezinu, kaut kā likās, ka tā starpība varētu būt augstāka vai kaut kā. Jā, papēta citi Ziemeļamerikas sporta veidi, bet man ir aizdoma, ka šis varētu būt visblīvākais, jo tomēr ir tādā NBA šobrīd tur rietumi regulāri uzvar ļoti bieži ar, es teiktu, 75-25% pēdējos gados. Tā kā, labi, protams, varbūt visā vēsturē arī tur varētu būt līdzīgi, bet šeit ir tiešām riktīgi ļoti, ļoti labs, interesanti tiešām. Bet šis ir labi, ka tā ir, jo, lai nav tieši tā, kā tu saka, ir viena konference, kas viens laik dominē. Jā, kur savākt visi superzvaigznes, un otrajā nav nekā, jā. Lai gan īstenībā tāda sajūta jau mums radās, ja mirklī reiķini, ka bija Ravenos, tur ir superzvaigžņu sastāvs, Chiefs ir ļoti jaudīgi. Likās jau, ka tā viena konference izspēcīgāka, Mēs teicām, bet tagad īstenībā ļoti izlīdzinājies. Kad ir tie visi Slepkavas killeri, tie quarterbacki, bet pasties šogad neviens no viņiem īsti nav. Nav pat tikuši daži playoffos, jā. Pirms ķeramies pie Superbola? Aizējām reklāmas pārtraukumā. Paldies jau uzreiz jāsaka mums visas šīs sezonas garumā un visu sezonu garumā mūsu lieldraugam Pafbet, kā turpina rūpēties par to, lai amerikāņu futbols arī tiktu atspoguļots Latvijā. Liels paldies jums! Drošākajam kazino Latvijā Pafbet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zib izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc Pafbet LV. Tā, tagad gan ir īstais laiks visu akcentu likt nevis uz pagātni, bet uz nākotni un laiks ielūkoties dažādos interesantos faktos un dažādās interesantās tendencēs, kas mūs sagaida naktī uz pirmdienu pēc Latvijas laika, jeb Superbowl izcīņa, un skaidrs, ka nav noslēpums, ka tas nav tikai sports, kā jau amerikāņiem tā ir lielā kultūra, tā ir izklaide, tā tur ir noteikti kaut kas arī politiskā perspektīva tiks skarta, un es to pieļauju, ka es neesmu vēl pagaidām pētījis, bet pieļauju, ka arī jau varam teikt, skandalozais amerikāņu prezidents būs ieradies noteikti arī. Viņš atteicās. Jā, par to runāsim, jā. Lūk, tā kā es vēl neesmu izpētījis to visu patiesībā, bet katrā ziņā daudz interesantu, un kā parasti arī mūzikai būs liels akcents, tā kā par to visu arī izrunāsim. Jā, un pirmais, ko mēs varam pateikt, ja jūs netiekat ar mums skatīties Superbolu, jūs, protams, varat doties to skatīties klātienē. Vienīgi jārēķinās ar to, ka biļešu cenas ir diezgan kosmonautiskas. 7 pakas ir lētākais, skatos, tas šobrīd ir augšā 413. sektors. Tā kā, Muldu ir vēl nedaudz zem 7,6. Nē, ir 6,7. Jā, bet tās biļetes 18. Paskaties, kur viņas ir, jā. Nē, protams, tas ir kosmosā. Kosmosā, skaties, bet pie pašas arēnas jūs varat dabūt pa 50 000, pa 30 000. Nē, kur ir ļoti labs pa 9103. sektors, ne īstenībā.
īstenībā. Jā, bet es domāju, vai tur nav kaut kāds knifiņš, kāpēc viņš ir tik lēts. Bet nevaru gan iedomāties. Bet, Putenis sejā. Bet jā, jāsaka, ka biļešu cenas kāpja katru gadu, un šis nav izņēmums. Un, protams, es jau esmu dzirdējis par variantiem, kad cilvēki ir nopirkuši biļetes, jau mēģina tās nopirkt otrajā tirgu un saprot, ka ir uzmesti jau krāpniecības varianti. Tā kā šī ir lieliski iespēja nopelnīt arī, kā saka, mahinatoriem. Jā. Nu, lūk, jā, biļetes katrā ziņā tādas, kurām ir jāiekrāj, es domāju, lielai daļai, lai tiktu klātienē. Es vispār laikam, man personīgi nav neviens pazīstams, kurš ir bijis Superbowl izcīņā klātienē. Man arī nē, bet ja būs, es gribētu. Ja kāds skatās un ir nonācis, tur varbūt ir uzrakstīt mums tādā ziņā ar savām pieredzi un atmiņām. Noteikti bildi uztaisiet, jā, es ļoti ceru, ka kas ir bijis, arī uzrakstīt, varbūt, ja kāds klausās, kurš ir bijis klātienē vēsturiski kādā Superbowlā, uzrakstīt, interesanti būtu uzzināt, jo es tiešām nepazīstu visādi, zinu, kā man sporta sabiedrībai cilvēki, kas visādos pasākumos bijuši tur Āfrikas futbolā, vēl kaut kur, bet Superbowlā neviens nav bijis man pazīstams. Bet es nezinu, vai cik man ļoti tas sports patīk, vai es tik lielu naudu būtu gatavs vienas spēles dēļ izdot arī, tas ir. Jā, mēs esam tik situēti. Un tad tu dabūtu tādu Superbowl kā Patriots pret Broncos. Tas, ko pirkstās, ka man ir 9,000 varētu, nezinu, kaut kur citur skatīties. Vismaz būtu uzlicis noriskējis. Bet jā, Superbowls ne tikai spēle ir tas, ko cilvēki skatās, bet reklāmu laikā cilvēki no ekrāniem prom neiet, jo šeit ir atbilde. 30 sekundžu reklāmai šogad ir aptuveni 8 miljonu cena, un tas ir tikai par reklāmas laiku. Tad iedomājieties vēl tie visi tie nereāli. Firmas vēl slēdz līgums ar visādām zvaigznēm, tur kino zvaigznēm, kas tās reklāmas ierakstīs un tā tālāk. Tā kā tas viss gan jau aiziet tuvāk 10 miljoniem. Un tāpat tās reklāmas ir uzreiz paņemtas un tā cenas tikai aug. Tā kā jā, ka viena sekunde sanāk izmaksāt 233,000. Tas ir ārprāts. Mēs katru reizi, kad tās reklāmas skatāmies, vienkārši ting, ting. Bet tā ir liela, man ļoti, tas arī man patīk tajā Superbowlā, ja daudz sūdzās, jebkurā sporta veidā man riebas reklāmas, es riebas, bet apnīk un tevi nogurdina. Superbowlā tu jau īstenībā, ja ir sūdīgs sportiskais mačs, kā pagājuši gadu, kur Īglis pārbrauc pāri Chiefs, tu jau sāc gaidīt mūziku, tu gaidi reklāmas, un tev ieinteresē daudz lietas. Tā, man ļoti patīk, ka tā programma ir tik bagātīga ar daudz interesantām lietām. Jāsaka, amerikāņu reklāmās izceļās pat parasto spēļu laikā. Tā kā jā, ir interesanti viņu skatīties. Bet, ja mēs runājam par galveno skandālu, kas ir šogad, tas ir tas, ko tu jau pieminēji. Tas ir, es gribu visu laiku teikt Bugs Bunny, bet ne, tas ir Bad Bunny. Es šo dziedātāju nezināju. Viņš kaut ko tikko dabūja muzikālajās balvās, ne? Grammy balvu, un pat tur viņš pateica par to amerikāņu migrācijas dienestu, ka viņi, kaut kāds tur liels skandāls tagad notiek Amerikā, un pat tur viņš viņiem pateica, ko viņš domā, un reku mēs redzam CNN jau, Fox News jau saka, ka Trumps atteicās, lai šī kadra, ne? Trumps atteicies, jā, un principā šī ažiotāža ir tāda, ka cilvēki ļoti daudz Twitterā es redzu, ka jau pieprasa ignorēt šo te šovu, neskatīties viņu vai, nezinu, izsilpt. Es dzirdēju, baumas arī bija ielikts tā kā bilde par to, ka viņa komanda meklē cilvēks, kas nāks saskries arēnā uz viņa tādu tā kā koncertu. Es nezinu, vai tas tā būs vai ne, bet ka cilvēki paši nepiesakās, ka viņi meklē, lai viņi tā kā atnāktu. Tā kā, Jo katru gadu ir tas daudzos haltiem šovās, es atceramies, ka ir tie momenti, ka uzskatīt skaitāji virsū. Tas tā kā jau kultūrā ir. Bet par to, par tas arī tas ko Trumps izveidoja, starpīgais skandāls bija, tur bija nogalināts cilvēks un tā kā, visa politika dienas beigās šogad tādā ziņā, es teiktu vairāk kā jebkada politika grozās viss šis haltiem šovs. Tieši tā, bet es nezinu, kā viņi izvēlējās tieši šo dziedātāju. Jo, viņš ir populārs, es saprotu, bet viņš ir populārs tādām 20 gadniecēm, un cik es tā saprotu, viņas tur klausās, es skatījos arī savā timelēnā tādas, kas ir tādas 20 līdz 25 gadīgas meiteņas, tur fano lika kaut kādas storijas, ka viņš dabūjas tos Grammyjus, es tiešām viņu nezinu. Es neklausos tādu mūziku. Lūdzu, ja jūs viņu klausies, uzrakstiet. Es pēc ielikšu, apskatīšos Spotifyā, ko viņš ir dziedājis, ko viņš skaita, es saprotu, reperis, jā. It kā hip-hopam klausos, bet šitos jaunos es vispār nezinu. Tā nav mana problēma, protams, bet es saprotu, viņš tāds tīņu vairāk ir mūziķis. Bet nekas, mēs viņam iedosim iespēju un noskatīsimies koncertu, protams. Bet tas, ko ir uztaisījis, ja mēs atceramies pagājuši gadu Charlie Kirk, kuru nošāva, viņš tāds diezgan nacionāli noskaņot cilvēks, viņa pārstāvētā organizācija, Turning Point USA, viņi ir uztaisījuši koncertu ar Kid Rocku, ar vēl dažādām pazīstamām amerikāņu zvaigznēm, kuri dzīvajā strīmā šī te halftime šova laikā paralēli taisīs koncertu. Alternatīvais halftime šovs, ne? Jā, un varēs skatīties. Man liekas, viņu Twitterī rādīs, te bija sarakstīts, kur viņi varēs YouTube'ā laikam. Kur ir? Jā, Pusa social media channels, YouTube, Rumble un X.
Tur viss kaut kas ir. Jā, baigi Un man interesanti liekas, tas šāds, ir pilnīgi tāds tā kā karš jau izveidojies. Politiskais, jā, starp imigrantiem, tā kā, iebraucējiem kaut kādiem tā kā nosacīti, ko, viņš ir meksikāns un attiecīgi Trumpa politiku atbalstošajiem. Jā, un ja domā par Kidroku, tas ir amerikānis, tas ir pilnīgi viss. Jā. Bet jā, runājot par labākajiem šoviem, ko mēs, varbūt visus neesam redzējuši, šeit ir top 10, ko es atradu. Jā, starp citu, es starp citu biju savulaik pirms kādiem 5 gadiem taisījis savu topu X platformā. Jā. Un man pirmajā vietā arī bija Prince. Jā. Jo viņam bija unikāli. Viņš dziedāja Miami 2007. gadā, un viņam populārākā dziesma šis Purple Rain. Un Miami nenormāla gāze. Yeah. Un viņš nomainīja, izrādās, es palasīju faktus, viņš nomainīja halftime show laikā vairākas ģitāras. Jo bija salījusi samirka, bet viņš neatcēla šo Superbolu. Zin, kā tur varēja pateikt, bīstamība, zini, tur tāpat strāva, negaisas lietus. Viņš uzmauca Purple Rain tajā visā lietu. Un, tie, kas tavu redzējuši, ierakstīt YouTube, man tagad pat zosādi izskrēja. Tas tik labs priekšsums. Un, tā kā es piekrītu par pirmo vietu absolūti. Jā, bet kā redzam, dienas beigās, ja neskaita šo hip-hop izrādi, ko mēs skatījāmies klātienē, tad viss jau grozās ap tādu vecā laika popkultūru, vai ne? Justins Timberlakes, Janet Jacksona, Michaels Jacksons no 90. Tas top 5 faktiski sastāv no tādas tieši old school mūzikas. Teiksim tā, man šis ir balzams dvēselē šāds tops, jo es esmu tas mūzikas piekritējs, kurš saka, ka tajā laikā mūzika bija labāka 21. gadsimta sākumā, vai vēl senāk 90. 80. To mēs arī redzam topā. Jā, es tev pilnībā piekrītu. Tas, kas man mazliet pēdējos gados, nesaprotu, kāpēc ir tik daudz tieši R&B hip-hops. Nav nekāda cita žanra. Pat nesaku, ka viņi ir slikti, bet nav tās dažādības. Un varbūt mazliet man pārsteigums, ka te nav Rihannas šovs, jo tas tomēr mēs viņu tā kā negaidījām, bet viņš mums pamatīgi labi pārsteidz. Tur vairāk, zini, kas bija varbūt ne tik daudz tā mūzika, cik daudz bija tādā fantastiskā šokā par to, ko viņa grūtniecībā to darīja. Tādā ziņā, bet muzikāli es absolūti piekrītu šim topam par to Fox Sports topam, kad Prince pirmajā vietā, jā. Tas ir par šoviem. Tātad galvenā balva, pēc kā visi normāli NFL spēlētāji tiecās, ir šie te gredzeni, un šis ir Eagles gredzens no pagājušā gada, ko viņi dabūja, un viņam ir daži interesanti fakti. Viņā ir iestrādāts rezultāts 40-22, kā viņi uzvarēja Chiefs komandu. Vislabākais, ko es redzēju, bet diemžēl neatradu video, ka viņā ir iestrādāts mehānisms, kas no šī gredzena atver spārnus kā ērglim, un tas, manuprāt, izskatās fantastiski. Un augšpusē viņam ir iestrādāti 18 dārgakmeņi, kurš katrs simbolizē vienu uzvaru iepriekšējā sezonā. Tā kā tur ir tie stāsti ļoti daudz, viņiem tur paraksti iestrādāti. Man ļoti patīk lasīt par šiem gredzeniem, ka viņiem ir mazs gredzens, bet 50 domas iestrādāts. Man tikai gredzena asociējās vēl joprojām Ace Ventura, kur viņš mēģināja atrast čeku, kuram ir izkritis šitais te. Jā, Miami gredzens. Divāts izkritis, un viņš tur toaletais gāja, skatījās, kā čurā skatījās, un tas bija labs. Tas tādas ir atruģēni. Jānoklās, tā filma sen nav redzēta. Ļoti labi. Es rādījos, starp citā Džima Kerija stulbs vēl stulbāks. Bet labi, pieķeramies Niklāt šai spēlei. Un, šīs ir dienu skaits, kopš katra no šīm komandām ir spēlējusi Superbolā. Paskatāmies, Seahawks komandā tas ir 4383 dienas, kas liekas nereāli vairāk kā 10 gadi. Arī Patrioti diezgan daudz kopš Tom Brady nav tur spēlējuši. Tā kā šī ir fantastiska iespēja. Un cik es pirms raidījuma saprotu, tad man vairāk patīk Seahawks komanda, tev vairāk patīk Patriots. Jā, es Patriotiem no šī visa, un katrs savas trīs šīs atslēgas. Es iedošu 3 atslēgas. Mums ir laika limitēts, šobrīd palicis, tā kā mēģinām tā gari neizpost. Jā, tas, kas man patīk piespēles running back spēlētājiem, šis man patīk tāpēc, ka Patriots komandai pretiniekos vienmēr ļoti daudz bijušas visas vājākās komandas, paskatījos, visas vājākās aizsardzības, teiksim tā, un šī te running back spēlētāju piespēles nav īsti testēti pret viņiem, tāpēc es šo uzskatu par vienu no variantiem. Otrais punkts ir ne tikai par šo spēlnieku, bet es pārsvarā redzu, ka ja spēles rezultāts neprognozējas ļoti liels, tad nedrīkst nesist 3 punktus, ja tu esi tuvu endzonam, bet jāspēlē 4. downs, ir jāsit punkti un jāgūst vienkārši drošie punkti, nevis atstātos uz laukumu. Un trešais, protams, ir regulāri draudēt ar skriešanu. Tas ir tāpēc, ka Seahawks ir šī gada labākais wide receivers visā līgā, Jacksons, Smits un Jigba. Un šī skriešana biedēs aizsargus, ka būs skriešana, bet tas dos brīvas kājas tieši Jacksonam. Un man liekas, šī būs ļoti, ļoti laba spēle. Jā, lūk, manējās par Patriotiem. Pirmkārt,
Dreikam ejam vajag piedāvāt zonas aizsardzību, jo statistiski redzam, ka viņam ļoti labi iet pret tieši cilvēku aizsardzību, tā kā taktiskais risinājums aizsardzībā. Izmantot formācijas ar 2 running backiem. Patriots bieži izmanto 2 bumbu nesēju formācijas, kas arī varētu būt galvas sāpe priekš pretiniekiem un attiecīgi izmantot piespēles, kad quarterbacks stāv zem centra. Jā, nu super. Un, Nika, laikam, tev būs tāda nepatīkamākā lieta tagad. Smieklīgākā. Es jau vienmēr māku sevi pakritizēt. Un, ja visas iepriekšējās sezonas nepārspīlēju, biju tevi pārspējis šajās prognozēs, tad šī neprognozējamā sezona, es kā laikam konservatīvs likmju prognozētājs, tad mana prognoze ir tāda, ka cik maksā sabiedriskais autobuss eiro, laikam eiro 50. Tātad uz teiku iešu ar kājām, kas man pusdienās Roltons, cik maksā tagad? 2 tev sanāk, man liekas. Roltoni. Un Roltons sanāk, tā kā es palieku pēc šīs sezonas ar 90 centiem, 0,3 pēdējās prognozēs, un Jāni ļauj paspēst roku. Paldies. Mani pilnībā izpogāju un spēlēju tiešām krietni labāk. Jā, šajā sezonā man ļoti gāja arī uz augšu, ne tikai, ka es noturēju kaut kādu likmes, arī pēdējā kārta 2 no 3. Ļoti patīk. Un es nākamgad, ja viss notiek, mēs nākamgad šī man būs jārehabilitē. Vienkārši liksim lielākas likmes, jā. Un uz šo spēli, kādas man likmes patīk, tad es esmu par Seahawks, kā jau es minēju. Man liekas, ka viņu aizsardzība uzvarēs šo spēli. Patrioti ir ļoti laba komanda, bet ne šogad. Otrā likme gan man ir par Patriotiem. Man patīk Drake May koeficients, ka viņš ieskaits touchdownā 4,10, jo Drake Mays, manuprāt, ir viens no nenovērtētākajiem quarterbackiem, kurš arī prot skriet. Viņš var ieskriet gan no jarda, gan no 20, ja vajadzēs. Tā kā šī tāda riskanta, bet man patīk koeficients. Un, protams, kā jūs pieminējāt, Jacksons, Smith un Jigba, vismaz 90 jārdi, es domāju, viņš viņu var izpildīt, ja labi gribēs arī pirmajā puslaikā 1,78, arī tur es noteikti kaut ko uzlikšu. Bet tev... Jā, man pirmkārt jāsaka to, ka es šorīt gribēju likt prognozes, bet tas teiciens, kas saka, ka rīts gudrāks pa vakaru, ir pilnīgi nepatiess, jo reizēm no rīta vairs neko nevar izdarīt. Jā. Bet jā, arī mūsu draugiem nepieciešama reizēm tehniskā apkopa, līdz ar to manas prognozes būs tādas, ka es apskatījos jau iepriekš šo koeficientiem, tad pirmkārt lieku New England Patriots -2,5 uzvaru. Tur būs koeficients virs 3, attiecīgi ar 1 field goalu. Un tad, ko es vēl varētu uzlikt, īstenībā man gribētu šajā īstenībā, man spēlē gribētos uzlikt šo paku saucamo, kur vairākus notikumus vienā čekā. Bet galvenais, es pat 3 nelieku, liekat izmantot New England Patriots -2,5. Jā, super. Labi. Varam teikt, pirmkārt, visiem paldies, kas šajā sezonā mūs ir skatījušies. Mums, kā ierasts, tradicionāli nebūs pēc Superbola vairs epizode. Vienkārši izbaudām pēdējo pasākumu, noskatāmies šo epizodu, uzspiežam īkšķīti laiku, nošērojam, padalāmies, piesakojam kanālam un visādi citādi sekojam jaunumiem, jau par gaidāmo sezonu informēsim, vai viss turpināsies vai neturpināsies, kādā formātā. Tas viss jau būs zināms. Bet visādi citādi, Jāni, saku tev paldies, saku mūsu režisoram Kungam, paldies, saku mūsu atbalstītājiem, Pafbet, paldies, un es ceru, ka turpināsim arī popularizēt amerikāņu futbolu nākamajā sezonā. Jo man ir jāatriebjas par tiem 90 centiem. Tieši tā, paldies tev, Nika, arī par iesaisti režisoram. Paldies, ka esi Packers fans. Šogad ļāvi man papriecāties. Un paldies visiem, kas mūs atbalsta, kā Niks teica, lika īpaši sezonas sākumā. Sazināties ar mums tie, kas vēl šo brīnišķīgo Superbolu skatīties kopā ar mums, kopā ar citiem amerikāņu futbola dombiedriem. Mēs organizēsim watchpartiju, tā kā dodiet ziņu. Visā citādi, paldies, skatījāties. Un ņemat brīvu pirmdienu. Un pirmdien obligāti jāņem brīva, lai nav nekādu pēc tam galvas sāpju un morālo paģiru. Jā, viss, paldies. Tiekamies. Tā.